Karstums aiz loga mitējies, bet politisko kaislību temperatūra tikai tagad tā īsti sāk kāpt. Jaunākā Latvijas faktu aptauja liecina, ka reitingu līdera Saskaņas centra popularitāte ir nedaudz mazinājusies. Taču kopumā populārāko partiju pozīcijas joprojām ir diezgan stabilas. Stāsta Liena Barisa. Atbildot uz jautājumu, par kuru partiju jūs balsot, ja vēlēšanas notiktu rīt, visvairāk aptaujāto joprojām nosaukuši Saskaņas centru. Otrajā vietā ir Vienotība, bet trešajā Zaļo un Zemnieku savienība. Pēc tam seko Apvienība par labu Latviju, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā un Tēvzemei un brīvībai LNNK apvienībā ar visu Latvijai. Pārējo partiju popularitāte nepārsniedz 1,2%. Salīdzinot ar jūliju, reitingu svārstības nav bijušas lielas, taču nedaudz popularitāte mazinājusies vairākām partijām, kamēr, piemēram, Apvienībai par cilvēktiesībām vienotā Latvijā palielinājusies. Saskaņas centra reitinga kritums, manuprāt, ir ļoti viegli izskaidrojams, jo viņš nepārtraukti korelē ar PCTVL reitingu. Par Vienotību, ziniet, man ir grūti teikt, jo tā izmaiņa nav tik liela, tie 0,6%. Domāju, ka šajā gadījumā tur ir parādījušies arī tādi politiskie spēki, kas spēlē tādu politiski netradicionālu spēku lomu un kuru parādīšanos ļoti daudz eksperti saistīja pirmām kārtām ar bažām vai riskiem, ka viņi var atņemt balss Vienotībai. Joprojām liels skaits pilsoņu vēl nav izlēmuši, par ko balsot vēlēšanās. Turklāt, salīdzinot ar augustu, viņu skaits pieaug. Par ko balsot, vēl nezina 23,8% vēlētāju, bet 16% atzinuši, ka nepiedalīsies vēlēšanās. Līdz ar to, ja ņem vērā tikai to pilsoņu pozīciju, kuriem ir noteikta politiskā izvēle, Saeimas vēlēšanu rezultāti būtu šādi. Saskaņas centrs iegūtu 28,2% balsu, Vienotība 22,5%, bet Zaļo un Zemnieku savienība 17,6% balsu. Savukārt par labu Latviju iegūtu 8,8% balsu, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā 8,2%, bet Tēvzemei un brīvībai LNNK un visu Latvijai 8,1%. Līdz vēlēšanām daudz kas gan vēl varot mainīties. Septembris ir laiks, kad sabiedriskā doma sāk mainīties visstraujāk, kad mainās attieksme pret neviena partijas, nevar teikt, ka pret visām, jo kādai ir grūti piesaistīt jaunas vēlētājus, kādai tas izdodas relatīvi viegli, bet kāda arī zaudē vēlētāji. Bet tas ir tas kampaņas process, kas patiesībā notiek pēdējās 4 vai pat drīzāk 3 nedēļas pirms pašām vēlēšanām. Liena Barisa, Ints Ivans, Latvijas televīzija.